Tu atceries, kā vispār mēs tā kā iepazināmies? Es jau godīgi neatceros. Tā kā, um, nu es tev vienmēr esmu kaut kā zinājis no sociāliem tīkliem, laikam es tā kā Jā, top tīklos te iepazīstu īstenībā, laikam. Man liekas, jā. nu neviens nemaz mūs baigi nav iepazīstinājis. Nezinu, kā. Uh, Tu toreiz biji atnācis uz pārdošanas tā kā, nu, apmācībām, tu biji vadīt Averā, un es taisnu tajā reizē nebiju, es biju ārzemēs ceļojumā, un tad kaut kur no maniem aģentiem gribēja nākt pie tevis, nu, kočoties. Un tad mēs, nu, tā kā sazvanījāmies, parunājāmies, un tad beigās Atcerējos. izkristalizējās, ka tikai viens no manējiem gribēja, bet tam džekam, tā kā, nu, bija slikti rezultāti un tā tālāk, un tas tā kā, nu, tur nevarēja ar viņu pašu aģentu vienoties, un tā arī tas viss beigās Tad es noplika. atcerējos. Un tu biji pat, es zinu, kur tu biji. Tu biji Tenerifēs kaut kur ilgā laikam. Es atceros. Laikam, jā. Jā, es atceros. Tad tā arī tas bija. Bet, ok, nu labi. Bet man īstenībā vairāk asociējas, ka es tevi kaut kā pazīstu, pirms mēs esam iepazinušies ar tiem sociāliem tīkliem. Jo tu tā kā tiešām esi bijis tāds diezgan aktīvs jau sen. Tur nu, kaut kā, nu, laikam, LinkedIn tieši izteikti kaut kā bija. Jā. Bet nu, jā, kaut kā tāds. Es teiktu, līderis tajā, nu, es tur daudziem piesakoju, bet, nu, jā. Kā tev pašam liekas, Paldies. nu, tas bija kompliments, bet, nu, jā, tas ir tāds, kā tev pašam liekas pēc sajūtām, cik tu sen tā proaktīvi, tā kā, sociālajos tīklos esi, nu, tā kā, ja tu tā atceries vispār. Mm. No 18. gada decembra vai janvāra. No 18. gada decembra vai 19. gada janvāra. Jo man īstenībā bija ļoti skaidri, es pirmos 5 mēnešus strādāju kā aģents, darīju tā kā lietas un kautrējos likt sociālajos tīklos, un tad es kaut kādā decembrī, man liekas, pieņēmu lēmumu, nē, viss, tā kā no šodienas es iešu all-in sociālajos tīklos, un tā arī es turpināju. Un tikai tas all-in ir palielinājies ar vien vairāk un vairāk un vairāk. Tikai varbūt pēdējās 2, 3 nedēļās man ir sociālais tīkla nogurums, un es neesmu praktiski neko licis, bet nu, tā kā tādus 6 gadus es diezgan aktīvi liku. Pat, man ir periodi, kur es liku katru dienu video rīlu. Mhm. Vai es Mhm. 180 dienas no vietas laivā gāju katru dienu. Un tā viss kaut kas ir darīts. Wow. Piemēram, ja tu tā atskaties uz, nu, uz to laiku, kad tu esi aktīvs Mhm. sociālajos tīklos, tā kā tu esi, tā kā, tu vari pielikt tādu tā kā vienādības zīmi, kad ir arī tas tā kā atpakaļ, nu, tur vai Protams, nu klienti, vai nu tā kā vairāk tieši rekrutēšana, vai tā kā, kam tu, tā kā tu to redzi? gan, gan. Ah, ja? Man pat ir konkrēts cipars. 3 gados, kad es biju aktīvs kā aģents, man bija kaut kādi 80 000 eiro komisijās nopelnītas no Facebook un LinkedIn. Nu, tā, kur cilvēki paši man bija uzrakstījuši. Un Wow. aģentu ziņā es neesmu skaitījis, diemžēl, bet nu, man ir kaut kāda viena ceturtā daļa no komandas atnākusi no tā, ka redzējis kaut ko sociālos tīklos. Tas ir Tā kā jaudīgi. tur tas return on investment ir ļoti liels. Jā. Un tad, protams, ir tās dienas, kad tu domā, atkal kaut kas jāfilmē, tur jādomā saturs, jā, bet īstenībā tā kā, Mhm. nu, Nē, man tur tāda nāk. diena nav bijusi, jo es Ah, vienkārši ne, zinu, tā kā, cik tas ir atnesis rezultātu. Tāpēc es zinu, ka tas ir jādara. Vienkārši citreiz tā mentālā kapacitāte kaut kur bišķi nosēžas, un tu saproti, nē, bišķi atpūtīšos un maukšu tālāk atkal sociālos tīklos. Mhm, Tā ka, mhm. jo man arī patīk filmēties, un tā. Jā, starp citu, man arī patīk filmēties. Tā ir tā. Ok, labi. Klau, Ritor, es tev varu palūgt pastāstīt vispār savu stāstu. Tā kā šis vienmēr ir nu, tā kā visiem interesanti dzirdēt. Kā tu vispār nokļuvi tur, kur tu esi tagad? Kāds ir tavs stāsts? Ko tu pirms tam darīji, pirms nekustamajiem, un cik tu sen esi nekustamajos? Un tā kā Jā, pastāst to savu storiju. ok. Nu, mans stāsts īstenībā nekustamajos sākās 2018. gada jūlijas. Un, nu, sanāk, šajā vasarā būs 7 gadi. Un, nu, stāsts aizsākās vispār interesanti. Man liekas, kā vairumu cilvēks izlasīja un nabago tēti, nu, bagāto tēti, nabago tēti, sapratu, nē, man vajag kaut ko tā kā no tās grāmatas vismaz vienu darbību vai vairākas darbības paņemt. Un, un tajā laikā es to izlasīju kopā ar savu labāko čomu Uldi, un mēs abi sapratām, nē, ir jāiet īpašumos. Un mēs
atradām sociālajos tīklos top aģentus, ko tajā brīdī var atrast, jo mēs zinām, ka jāiet pie top cilvēka. Nu, mācīties pie viņa strādāt, jo, ja viņš ir topā, viņš zina, kas ir jādara. Un tas nāk, Uldis uzrakstīja vienam, es uzrakstīju vienam, un beigās nāca tā, ka mēs aizgājām satikties ar Deividu romantiskākajā kafejnīcā Vecerīgā. Tur kafejnīca parunāsim ar sirsniņām vēl kaut ko, bet, nu, tur bija labi. Un nu tā, mēs kaut kādu stundu ar Deividu norunājām. Mēs bijām Rūda rīktīgi sagatavojušies, un tā tas stāsts tā kā aizsākās. Divi jauni džeki, man 19 gadi tajā laikā, Uldim 21, un tā mēs aizsākām. Un man tie 7 gadi tagad būs rīktīgi ātri aizskrējuši, jo sāka aģents. Tas man rīktīgi patika, padavās. Tad Deivids piedāvāja būt par tīmlīderi, apmācīt aģentus. Tas arī man patika, un ar laiku padavās, jo sākumā, nu, kā jau Mhm. visiem mācīs no kļūdām. Un pēc tam jau frančīze, un tagad jau tā citu frančīžu tā kā vadīšana, attīstīšana. Un, tā kā mans stāsts sākās no tā, ka vienkārši gribējās dzīvē sasniegt kaut ko vairāk, un meklēju, kur to izdarīt. Pats proaktīvi uzrunāju, un kaut kā tā kā nu, visas pasaules spēki salikās tā, ka iesūtīja man īstajā vietā, un tad bija vienkārši man pašam jāparāda labākā sevis versija. Un, ja nemaldos, Elvis Preslijs vai kāds cits saka, ka katra diena, sacīja, ka katra diena ir kā šovs. Un tā kā, kur citi apkārtēji nāk uz tavu šovu, un tad vai nu tā kā tu sniedz savu labāko performanci, vai arī tu tā kā, nu, atnāc un bišķiņ kaut ko padziedi un noej no skatuves. Nu, man patīk tā pieeja, ka katra diena ir kā šovs, un es visiem saviem skatītājiem, nu, jeb apkārtējiem cilvēkiem tā kā parādīšu labāko no sevis. Wow. Nu tā, Un tas sanāk tā, tu sāki tajos 19 gados, un jā, tā, kā tev tas sākums? Es tā vienkārši domāju, nu 19 gadi, tomēr tas ir tāds, nu vēl tāda jaunība, jaunība. protams, Tā zaļš kā, gurķis. tā kā, nu es nu, tā kā domāju, nu, ja tev pretī bija klienti, nezinu, 40 plus, un šitie te visi, tā kā, nu sanāk, tev sanāca, tomēr redzi kaut kā Jā. to uzticību izveidot, un tā kā, nu. Jā, un par to es arī tā kā domāju, nu, kur bija tā atslēga un sāls. Un es pat dažiem klientiem jautāju, jo tā kā man bija 20 gadi, es pārdevu tajā laikā māju par 330 000. Un es tā kā domāju, wow, 330 000, šis džeks uzticēja 20-gadīgam jaunietim māju. Bet nu, es izdarīju visu, un pārdevām viņš bija ļoti apmierināts. Un es prasīju, ko cilvēki teica, tas bija nu, tā kā deksme acīs un enerģija un nu, tāds jaunības maksimālisms. Un tās trīs lietas kopā savienojot, tā kā klienti pat bija gatavi teikt tur pieredzējušiem aģentiem, ka, sorry, tā kā, nu, es pārtraucu sadarbību ar tevi un sākšu ar Ritvaru, tīdeļa, deksmes, enerģijas un vēl beidzamā lieta bija pozitīvisms. Jo vienā no maniem ilgākajiem darījumiem arī kliente pateica, ka kāpēc viņa pagarināja līgumu vēl uz gadu, bija tas, ka tā kā, vienmēr, kad viņa man zvanīja, es teicu, ka viss būs kārtībā. Un tā kā, ok, nu šeit tā kā, nezinu, šis pircējs nenopirka, bet mēs atradīsim nākamo. Un viņa teica, ka katrs zvans beidzās ar to, ka viņai bija tāds sirdsmiers, ka jā, nu tā kā viss būs kārtībā. Un Ritvars nevienā brīdī nav tur tā kā čīkstējis vai sūdzējies vai bēdājies. Mhm, Un mhm, tas, es teiktu, bija tās lietu kopums, kāpēc tu arī kā tur 19, 20 gadīgs džeks, kurš arī izskatās pēc jaunieša, tāpat var dabūt arī lielus klientus. Un, jā. mhm, mhm. Un, protams, arī viss darbs tā kā, tika nu, izstrādāts uz 200%. Jo man vajadzēja tā kā, strādāt vairāk nekā citiem, kuri ir pieredzējuši, lai parādītu, ka hei, arī jaunie var. Mhm, mhm. Tas ir tāds. Un tev laikā tas, kas man rodas, tas jautājums par to, ka mm, tas priekšstats ir, nu, piemēram, par tiem cilvēkiem, kas domā tagad uzsākt karjeru kā nekustamo īpašumu aģents. Ja? Parasti ir tā sajūta, ka nu, tomēr aģents tā ir 100% komisija. Nu, ja tu kaut Jā, ko izdari, tu kaut ko saņemsi. Ja tu nu, tā jā. kā, to neizdari, tad nav. Ja? Un tad tik daudziem cilvēkiem ir tās nu, tomēr bailes, kas ir pamatotas. Jo, nu, Mhm. tā kā, nu, kā tad, ja nebūs, tad nebūs. Ja? Un tad, kā tev sanāk tajā laikā, tad tev vienkārši bija sanāk droši vien vai nu vecāko tā kā palīdzēja, vai tā kā sanāk, nu, tā kā, jo grūti tomēr 19 gadi un tā kā Jā. samaksāt visu un tā.
Nu, vecāki, labi, sākšu no, laikam, no otra gala. Nu, esmu pavasarām strādājis un arī pa ziemām, kādreiz skolas laikos, katru gadu sākot jau no 12 gadu vecuma, un visu laiku arī krājis tā kā naudu. Un, Oh, ok, ok. un atnākot, atnākot uz Rīgu kā students, nu, man bija kaut kādi tur pusotras, 2000 Latvijas eiro, ne eiro tajā brīdī jau iekrāti. Un, nu kā, dzīvokļi ir bija super lēti ar trijiem čomiem, 150 eiro. Ēšanai man neko daudz nevajadzēja. Un tā man tur vidējais mēneša izdevumi bija kaut kādi 500 eiro. Tusēt es baigi negāju, nu, par retam. Tā, un līdz ar to zem izdevumi es tur vēl pirms īpašumiem biju pastrādājis vēl vienā vietā, kur labi sanāca, bet man nepatika, bet nu sanāca arī nopelnīt tur kaut kādus pāris tūkstošus. Un tad man bija tāds tā kā, nu, aptuveni 2-3 tūkstoši eiro iekrājumi, kurus vienkārši es nodedzināju pirmajos 5 mēnešos strādājot īpašumos, bet, nu, man nevienā brīdī nepazuda ticība, kad, nu, es varēšu un būs. Un, bija arī lūzuma punkts, bet tur man bija šis brālis palīdzēja vienu mēnesi finanses sev kopā. Un, un pēc tam jau viss aizgāja. Wow, zin kā, un es tagad tā klausos, jā, un es tagad, piemēram, uz tevi skatos, un es redzu, nu, veiksmīgs, jauns, tur uzņēmējs, un tā kā viss notiek, un tā kā, nu, nav jau tā bijis, ka tas tik viegli nācis, ja, nu, tu Protams, nē. dzirdēji, tur bija tas lūzuma punkts, un tur bija vēl šitas tā, un tā kā, un tas, kas iedvesmo, jo bieži vien jau liekas, ka tā kā, re, kur es tur nāku, tur, piemēram, re, kur viņš jau tur nāk, tur no bagātas ģimenes, un tāpēc viņš tur vai ne, bet izklausās, ka tu esi, re, kur no 12 gadu Pa vecuma, laukiem. tur pa laukiem, tur kaut ko pelnījis, kaut ko tur. Un, nu, tas, kas iedvesmo, un man liekas, ka cilvēkiem vajag tā kā, būt, tā kā saprast, ka ir šādi piemēri, jo tā kā visi jau var, jā, ir tikai jādara un ir jābūt tam mērķim, jā, no tām ambīcijām. Jā, Tā un ir kā, jābūt kārtīgi, nu, rīktīgi daudz strādāt un ticēt. Jā, strādāt un ticēt. mhm. Piemēram, es saprotu, tad, kad tu sāki nekustamoties, tad bija tie pirmie mēneši tādi, kādi bija. Un Mm. kurš bija tas lūzuma punkts, ka tā kā pamanīja, o, bet šitais tā kā īstenībā ir, jā, ir, un tā pārliecība arī ir augšā, un tie rezultāti arī bija. Tas, ka īpašumi un starpniecība ir mana tēma, to es jau reāli sapratu pirmajā mēnesī, es pat teiktu, jo pēc pirmajām tikšanām ar klientiem es vienkārši sapratu, ka tas tā kā visu manu perfektā darba apkopojums. Brīvība, nu, brīvība nosacīt tādā veidā, ka tu pats plāno strādā vairāk tur, no rīta līdz vakaram, bet nu, līdz ar to nopelni vairāk. Man patīk komunikācija ar cilvēkiem, man patīk pārdošana, man patīk labi ģērties, kas arī tā kā nav mazsvarīgi. Man patīk kaut ko tur sociālos tīklos likt, un tas viss bija īpašumos. Un plus arī bišķiņ arī dieviņš iedevis galvu, un līdz ar to analītiskā domāšana ir un īpašumiem novērtēšana ir tas vajadzīgs. Nu tā, un tas viss vienkārši perfekti salikās īpašumos, tāpēc arī es saku, esmu nereāli pateicīgs to, ka, nu, es jau pabeidzot pirmo kursu universitātē, jau atradu tā kā vietu, nu, kas man patīk, kas man uzrunā, kur man sanāk, jo daudzi to meklē ilgi. Bet, nu, es varu būt pateicīgs tas, ka tā vieta atnāca pie manis jau tajā laikā. Mhm. Jā, jā, tas ir tas, ka tā kā, tu tomēr tik ātri uztver, un tad sanāk, tev ir nu, tie gadi, ko tu vari uztrenēt un Jā. dabūt to. Jā, jā. Ok, un tad sanāk, ka tu vari padalīties, tā kā, kāds bija tavs tas attīstības tas veids, tā kā sākumā tev bija tā kā ļoti daudz augstie zvani, un tā kā vienā brīdī viņi pārgāja jau kaut kādās tā kā rekomendācijās vairāk, vai, nu, Mhm. tā kā, tas ir interesanti, jā, kā tev tas. Mhm. Jā. Uh, Nu, mans nu, vispār kopumā top klientu ieguves veids bija nu, tātad rekomendācijas, sociālie tīkli, tīklošanās organizācijas. Un tie bija trīs veidi, kas man atnesa pārsvarā visus darījumus. Sākumā, protams, arī atnesa kaut kādu arī
Augstie zvanīja, augstās ziņas sūtītās, Deivids arī palīdzēja iedeva ar objektiem. Un tā, bet pēc tam tā kā es sapratu, ka šie trīs veidi man strādāja vislabāk, un es viņus vienkārši nu, izžmiedzu uz maksimumu, cik vien varēju. Jo, jā, jo ar augstiem zvaniem man gāja grūtāk, tāpēc, kad sanāk, labi, tas ir mans pieņēmums, ka es taisīju augsto zvanu, man nebija problēmas sarunāt tikšanās, bet es aizēju uz tikšanos, viņš redz pretī super jaunu zaļu džeku, viņam jau tā ir tā kā aizspriedumi par aģenta darbu, tad te vēl ir jauna džeks, un tā kā, nu, Mm. ta, tas ir mans pieņēmums, kāpēc gāja grūtāk, jo pēc tam jau, tā kā es uzzināju kādam arī, nezinu, tur palīdzēju kādam savam apmācāmajam, aizbraucu satikties, nu, bija krietni vieglāk. Bet taisnība sākuma periodā man tas ļoti grūti nāca. Tāpēc arī es pieņēmu to lēmumu, ka es iešu all-in sociālajos tīklos, es iešu all-in networking pasākumos, un tad jau labi darījumi, klientiem patīk, viņi iesaka tālāk, un te jau tas viss tā kā veidojās kā ritenis. Mhm. Un tad es pieļauju, ka tev tagad ir tā, ka jā, nu, tā kā tevi cilvēki jau zina, tevi uzrunā, un tad droši vien tu tā kā vienkārši saviem aģentiem to Jā. īpašums iedot. Vai tu pats arī kaut kur tā kā kaut ko pārdod, vai tā kā īsti nē, tev tam laikam nav vairs nemaz resursu? Uh, Nē, nu, es praktiski vispār vairs neko nepārdodu. Pat savus investīciju objektus es nu, reti kad pārdodu. Es tagad arī pēdējo uzticēju savai aģentei, jo nu, mana tā ideoloģija ir tāda, ka, ja tu kaut ko dari, tev nevar būt tā kā 4, 5, 6 fokusi, jo nu, labāk tu esi tā kā izcils vienā, divās lietās, nekā tu esi viduvējs 6 lietās. Un, līdz ar to, kamēr es biju kā tīmlīderis, jā, es strādāju paralēli aģents tīmlīderis, bet tad, kad es nopirku Aver franšīzi, es pieņēmu savu lēmumu, nē, viss. Es taisu leap of faith un skatos, kā būs, un nu, ticu, ka Mhm. sajies. Un tā, un līdz ar to es vairāk neko nepārdevu. Vienu objektu gan man vajadzēja pārdot pagājušā gada sākumā, jo nu, tur viss kaut kāda apstākļa sakrita un vajadzēja pārdot. Bet tā idejaski tas ir vienīgais objekts to 3 gadu laikā, ko esmu nostarpniekojis. Un Wow, visu praktiski dodu savējiem. wow, wow. Tas iedvesmo forši. Un es tagad atceros, kaut kādā sociālos tīklos tev bija tāds interesants tas, materiāls par to, ka tu kādreiz biji arī kaut kā ar mūziku saistīts, Jā. vai nu tu dziedāji laikā, vai tu spēlēji gīču. Tā kā kaut kas tur bija. Tu vari padalīties. Kas tā kā Mhm. šis ir interesanti, šis gribu zināt. Jā. Uh, Nu, kā mūziķis, es teiktu, super diletants biju, bet, nu, labi, man ir mūzikas skolas izglītība, esmu pabeidzis 9 klases klavieru spēli. Līdz Okay. ar to, tā kā, nu, nevar teikt tā, ka neko nesaprotu. 9 gados šo to tā kā manī iedzina, jo tā nebija mīļākā lieta, ko darīju, bet, nu, jā. Nu, lūk, bet pati mūzika kā tāda, vidusskolā es vienkārši 3 gadus biju iespēja skolā dabūt instrumentus, nodibinājām grupu un sākumā vispār tā kā mācījāmies, kā vispār kopīgi salikt mūziku, kā kopīgi viss notiek, kā veidojas tā kā nu, komanda mūzikas ziņā. Un pēc tam jau 2., 3. gadā jau šur tur uzspēlējām kādu, nu, laukos uzspēlējām kādu balli, kādos konkursos piedalījāmies. Un, nu, tā nav nekāda ne liela sasnieguma, ne vēl kaut ko, bet tā bija lieta, kas man patika. Man patika būt uz skatuves. Man patika tā sajūta, ko tu noķer, kad no tu spēlē mūziku, kas tev patīk, ka cilvēki tur arī dejo un tā tālāk. Un tas man sagādāja nereālāko kaifu, un tāpēc es to darīju. Pēc vidusskolas gan es to visu tā kā noliku malā, bet jā, nu tā ir tā kā pieredze, kas arī ir veidojusi mani kā cilvēku, jo nu, tas tomēr prasa bišķiņa drosmi arī iziet skatuves priekšā un dziedāt, spēlēt ģitāru. Un, nu jā, bet es nezinu, vēl tagad atceroties bišķiņ kaut kādus koncertus, kas man tiešām patika, vēl tā nedaudz skudriņas pārskrien pāri. Bet tā Mm. paši. A, tu, piemēram, atceries, ka tu tagad pēdējo reizi esi bijis tādā formātā, uz skatuves, ja tu kaut ko dziedājies vai Oh. kā. Tā kā. Uh, Ļoti labu laiku jau to neesmu darījis. Nē, nu, smieklīgi. Avera ballē pirms mēneša sanāca vienkārši.
pasākumu vadītājs vienkārši paprasīja, tur, o, nāc uzdzied, un visur tā kā jau zina, ka es kaut ko esmu dziedājis. Un tad mēs tur kopā ar Lauru Dzelzīti nodziedājām vienu vai divas dziesmas, divas. Bet tā kā uzstāties, laikam kaut kādi 5 gadi jau vispār neko neesmu. Mm, mm. Wow. Bet ja, nu, šīs visas pieredzes tā bagātina īstenībā, un tas ir Protams. varbūt pat tā tieši neredzi, bet tas tā kā tevi padara par nu, tik labu arī vadītāju, vai ne? Jo tā kā, nu, tas iedod to. Tā kā, Jā, wow. jā. Tu esi daudz kam gājis, jā. Kā tev ar sportu? Tā kā tu esi arī kaut ko aktīvi sportojis, vai tev ja tā kā vairāk es dzirdēju, tā mūzikas skola bija, un tā kā Mm. es tā dzirdu, jā, tas analītiskais, tā tad gudrība šeit stiprē. Tā kā tur ar to kaut kādu tur sportu, kaut ko tādu, vai tev tas nav īsti? Jā. Nē, sports vispār tā ir manā tā kā liela daļa no manas dzīves. Un īstenībā jāsaka arī paldies vecākiem, kas mani nodarbināja un ievirzīja daudzās lietās skolas laikos, tā ka man nebija brīvā laika. Sports, tautudejas, mūzikas skola, pēc tam mūzikas grupa, pašpārvaldes vadīšana un tā tālāk, vēl mācības, tur visu kaut kādas olimpiādas un tā tālāk. Līdz ar to viss kaut kas ir darīts. Bet sports no tā visa bija vismīļākais, un tāpēc es joprojām arī to daru. Un, jā, nu sports vienkārši man ir iemācījis super lielu disciplīnu. Sports man ir iemācījis to, ka tas ir tāds vienīgais instruments, kas man ļauj tā kā nu, biznesā, kā aģentam un tā tālāk veselīgi strādāt. Jo, ja es nesportoju, es pat esmu izpētījis savu ķermeni tik tālu, ka, ja es nesportoju mēnesi vai pusotru, es nolikšos ar kaut kādu slimību. Jo Mm. sports man vienkārši attīra to visu uzkrāto stresu, un es atlaižu viņu, un viss, es atkal esmu jā, tīrs un brīvs darboties. Bet tā kā, kas ir vairāk tavs sports? Tā kā vienkārši kustības, tur zāle, treniņi, kaut ko skrien, vai tā kā kaut kāds tur komandas sports, vai tā kā, Uh, kas ir tava lieta? Nu, vispār mana sirdslieta ir basketbols. Mm. Tā ir tiešām vismīļākā lieta, un no kuras arī es ņemu visu kaut kādas iedvesmas vadīšanai. Jo ir dažādi NBA basketbola treneri, kas tiešām ir nu, ļoti gudri. Kaut vai tas, kas trenēja Maiklu Jordanu, arī Fils Džeksons. Viņam pat ir grāmata, no kuras arī vēl smēlos idejas. Tā kā basketbols ir tāda mana super sirds lieta, bet darījis visu kaut ko esmu. Tas, laikam, trakākais ir Ironmans, kas ir tas triatlons, ko pats arī Deivids bija Tu esi piedalījies, jā? Es Wow! pieveicu, jā, pilnu Ironmanu. Wow! Tas ir, Jā, tas tas ir ir trakākais. nopietni. Jā, tas ir ļoti nopietni. Tad pastāsti, kas ir Ironmans tiem, kas nezina. Kas tev Ironmans ir jādara? sanāk, uh, tu ej atklātajā ūdenī, peldi 3,8 km. Tad tu kāp ārā no ūdens, kāp uz riteņa, brauc 180 km, tad tu nokāp no riteņa un noskrien vēl maratonu 42 km. Un tas saucas Ironmans. Un tu to visu dari tā kā, nu, es to pieveicu, ja nemaldos, 12 stundās, jā, kaut kur bija ap 12 stundām. Un tad viss tādā nonstopā, tur nav pauzītes. Tas ir vienkārši wow. Jā, tā kā Jā. Tas tas bija traks iedod. laiks. Kreizī. Tiešām. Tas vēl bija laikā, kad apvienojumā ar aģentu tīmlīderi, plus man vēl bija bakalaurs jāpabeidz, plus vēl bija, nu, jāvalda laiks arī nedaudz draudzenei, kas, nu, tagad ir sieva. Līdz ar to tas iemācīja nereāli laiku plānot. Jo, ja tev ir tā kā, tās lietas, nu, praktiski tev nav brīvā laika. Rīts sākas 6 no rīta, diena beidzas 10 vakarā, un tur, nu, tu vienkārši maudz. Wow. Wow. Klausies, kā ir sanāk, tagad sieva, tā tad bija draudzene. Jā, Cik es saprotu, arī esi tētis, jā? jā. Cik tev sanāk ir vecums bērnam un tā kā, kāda Jā, situācija? man ir meita, Olivija. Viņai ir burtiski pirms 2 dienām palika gads un 1 mēnesis. Tā kā, nu, vēl ļoti, ļoti maziņa. Un nu, viņa ir tā kā, atkal, es ticu, ka es vienmēr biju gribējis puiku.
Bet tad, kad piedzima Olivija, es īstenībā sapratu, cik ļoti nu, man viņa bija vajadzīga. Jo nu, tā kā vienkārši meitenei, nu, jeb meita, nu, viņa vienkārši iemāca tādu mīlestību, rūpes, gā, gādīgums, laikam, ir tāds vārds. Nu tā, un viņa arī izstaro tik daudz mīlestības, viņa tur grib apskauties un tā tālāk. Protams, arī ir grūtās dienas un viss pārējais, bet tā kā, nu, tas tiešām ir viss notiek tā, kā tam jānotiek. Un es esmu nereāli priecīgs, ka mums arī ir forša, jauka, vesela un gudra un pati pilnība. Un tad rodas tas jautājums, tā kā, bet kā, bet tā kā tev sanāk, ka šo visu apvienot? Jo tā kā, nu, reāli, nu, tā kā ģimene, sieva, maza meitiņa, Mm. Olivija, biznesa, kas tev ir, un tas nav mazs bizness. Nu, tā kā, tas, ko jūs darat Latvijā, un tā kā visu, tā kā, nu, tas ir wow, jā. Mm. Tā kā, ja tu vari padalīties, kas ir tas tavs, varbūt, nezinu, noslēpums vai tā kā. Jā. Uh, Nu, noslēpums, zināmā mērā tāda viena noslēpuma nav, ir kaut kādu lietu kopums. Nu, pirmais, tas, ko jau mēs runājām iepriekš, kad es gribēju pateikt, ka apvienot, lai visās jomās ir perfekti, diemžēl nav iespējams. Ja tu esi tā kā uzņēmējs, man liekas, balansā nav līdz brīdim, kad tā kā, nu, tu ienāc tādā pasīvajā lomā, kur tavs bizness strādā, tu vienkārši pelni uz dividendēm un tā tālāk. Bet līdz tam nav balansa. Tā kā, nu, un tā arī ir mana pieeja, ka tomēr vairāk laiks tiek veltīts darbam un attīstībai. Bet, protams, tā kā netiek nolikt arī malā ģimene, un tāpat, piemēram, tikko vēl bijām ceļojumā uz pāris dienām, visi trietā kopā. Un tā, bet, nu, kāda ir mana stratēģija? Uh, nu, man tādā ziņā ir paveicies, ka es, nu, labi, esmu arī pats tā kā trenējis to prasmu, bet esmu ļoti strukturēts, organizēts un tāds ļoti punktuāls. Un man patīk plānot lietas. Un man liekas, tādā ģimenes un darba apvienošanā pats svarīgākais ir plānošana. Un plānošana kopā, lai tas ir uz vienas bildes ar sievu. Jo, nu, ja jums ir tā kā dažādas idejas par to, kā plānot ikdienu un par to, kā jābūt ikdienai, tad tur, nu, tā kā grozies kā grib, tur nekas nebūs. Tāpēc, laikam, tādā ģimenes formātā pirmais ir norunātas atbildības ar sievu, kurš par ko atbild, kurš ko vairāk uzņemās, un nu, pēc tam jau tā kā vienkārši tās atbildības izpildīt katrai no pusēm. Bet tas ir pirmais. Un plus arī vienkārši savstarpējā komunikācijā ar sievu, tā kā, hei, kādam periodam es šobrīd eju cauri, vai kāpēc es jūtos labi, vai kāpēc es jūtos šobrīd slikti, un tieši tas pats uz otru pusi noskaidrot arī viņai. Un tā, un kad tev tā sadaļa ir sakārtota, ok, tad tu arī visu pārējo vari tā kā vēl labāk sakārtot. Jo, pieņemsim, nu, es plānoju visu savu ikdienu Google kalendārā, Trello, un es to plānošanu daru tā kā reizi nedēļā, bet, nu, svētdienā, piemēram, piesēžos, izlieku galvenos blokus savai nedēļai, atstāju, protams, arī brīvos blokus un sarakstu kaut kādus darba uzdevumus plus mīnus katrai dienai. Nu tā, un katras dienas tā kā vēl sākumā uzmet aci vēl, ok, kas man vēl tāds akūtais iekritis virsū, un, un tā, un tad sanāk tā kā es plus mīnus virzu visu uz priekšu, plānoju, un, protams, varbūt kādam liksies tā garlaicīga dzīve, ka nav anarhija un tā tālāk, bet nu, tas ir veids, kas man patīk, un tas ir veids, kā es varu paspēt lielāko daļu lietas, un plus vēl gan ar ģimeni, gan ar darbu. Tā, citādāk es to visu nevarētu. Vai arī būtu pārāk liels iekšējais stress ikdienā, kad es kaut ko aizmirsu vai kaut ko palaidu garām un tā tālāk. Mhm. Tā kā vienkārši liela struktūrētība un plānošana. Jā, tad tas, ko es dzirdu, tā kā nav tādas maģiskās tabletes, protams, bet jā, tāds pamats visam tev ir tas, ka tu esi proaktīvs tādā laika plānošanā, ka tu uz priekšu skaties, kā ko labāk izdarīt, un Mm, kā tiešām pieturies pie tā. Un, jā. jā, tas ir tāds, nu, jā, wow. Ok, ko lai vēl tev paprasa? Tā kā, tas, kas man pašam interesē, tagad tāds jautājums par tādu.
komandas veidošanu un uzņēmumu attīstību. Ja, tā kā, Mm. tomēr, nu, avers, ja jūs esat ļoti izauguši un jūs turpināt augt, un tikai no malas skatoties, liekas, wow, kur tas vēl būs vēlāk. Ja? Un, varbūt tu vari padalīties ar kaut kādām tā kā, interesantām pieredzēm, ko tu esi pamanījis, tā kā, rekrutējot Mm. aģentus. Tā kā es pieļauju, tev gan jau ir, tu uzreiz jau redzi tur intervijās, vai vispār tu intervijas pats vadi, protams, jautājums, bet tu jau redzi, tā kā šis būs vai nebūs, un kas vispār nosaka, ka šim varētu sanākt vai šim tā kā nevarētu Mm. sanākt. Nu, tā kā varbūt ir Jā. padalīt. Jā, vairs es intervijas nevedu. Es piedalos tikai gala intervijā, kad jau ir tā kā jāpieņem lēmums, ok, pieņemt vai nepieņemt, jo to es kaut kad iemācījos no. Ir tāda Leila Hormozī, kas ir Aleksa Hormozī sieva, varbūt arī esi dzirdējis vai redzējis. Un viņa tā kā teica, kamēr tavam uzņēmumam nav tur 150, 200 darbinieki, tikmēr tu vari atrast tās 20 minūtes savā ikdienā, lai saprastu, ok, vai pieņemt šo cilvēku savā kultūrā vai nepieņemt. Un, Mhm. es to esmu pilnībā tā kā tam piekrītu, jo sākuma filtru uztaisa tīmlīderis, gan zvanu, gan pirmo interviju, un tālāk jau tā kā gala fāzē man pilnībā ok pieslēgties. Nu, lūk, tas par to, bet par pašiem aģentiem. Es varbūt tā kā neteikšu to, kas nedara, jo, nezinu, sūtīsim kosmosā domas to, ka mēs, to, kam ir jānāk pie mums. Un, kas ir interesantais? Aģents, ko es tagad pateikšu, kas ir tāds, nezinu, izcilais aģents, viņš atšķirās no tā, kas bija pirms, nezinu, 3, 4, 5, pat 2 gadiem. Jo mēs ar dažiem kolēģiem arī smējāmies, ka pēc tā, kā mēs pieņemam tagad, iespējams, pat dažus no vadītājiem mēs nebūtu tajā laikā pieņēmuši. Jo vienkārši nu, tā kā neiekrita tajā tā kā kopējā tādā, šī brīža, piemēram, aģentu līmenī. Jo ir daudz cilvēku, ko mēs kādreiz esam tā kā izaudzējuši tur 2, 3 gadu laikā no nulles un pacēluši uz tādiem top cilvēkiem. Bet tagad mēs mēģinām to visu nedaudz tā kā pātrināt, lai tu necel no 2 uz 10, bet no 7 uz 10. Un Mhm. tas ir arī īstenībā ir pirmā lieta, ko es arī gribu tā kā pie tā kandidāta teikt, ka nu, mēs redzam, ka īpašumos ir jāiet tajā brīdī pirmais, kad nu, tu jau kaut ko nedaudz esi tā kā pārdošanā darījis, jo lai tev atkrīt tas tukšais periods, kad tu neko nepelni, kad tu mācies pārdot. Jo, piemēram, ir vietas, kur tev maksā par to, ka tu mācies vēl pārdošanu. Nu, piemēram, tur tev cietā alga un tu vienkārši trenējies, iegūst to praksi pieredzi. A šeit atkal tu katru mēnesi nu, vienkārši valdā sakot rāja mīnusā. Un, nu, lai tev nebūtu tā kā tas tā atmiņā par īpašumiem, ka man pietrūka tikai tie 2, 3 mēneši drošības spilvena, un tad būtu varējis. Nu tā, tāpēc ir jānāk tad, kad jau ir bijuši kaut kas ir pārdots, un tu kaut vai super pamatus jau zini. Tas ir pirmais. Otrais, atkal tīri pamatlieta, mēs meklējam nu, vai tam cilvēkam, kurš grib domāt par īpašumiem, viņam būtu jābūt tiešām kaut kādiem iekrājumiem uz 4, 5 mēnešiem, jo nu, tā tas ir, ka darījuma cikls īpašumos viņš ir lēns. Viņš nav tā kā telemārketingā, kad es šodien piezvanīju Tomam un šodien noslēdzu viņu uz līgumu un gatavs. Mhm. Bet es nezinu, es šodien piezvanu tev, mēs satiekamies, izējām ciklam, paiet nedēļa, sabaldējam objektu, izdarām visu mārketingu, dabūjam pirmās apskates, paiet vēl laiks, mēs zinām, vidējais darījuma termiņš ir 2, 3 mēneši, un tā rēķina, tā kā tu pirmās komisijas reāli dabū pēc 2 mēnešiem. Līdz ar to, lai pakausī nespiestu finanses, ir ļoti svarīgi dabūt to tā kā drošības spilvenu. Ir tīpaši vēl, piemēram, tev ir ģimene vai vēl kaut kas, nu tā, jo tas vienkārši ļoti tā kā, nu, nomāks to visu pieredzi. Jo īpašam pieredzē jābūt ir patīkamai un labai. Jo es vēl, protams, stāvu un krītu, ka īpašuma joma kā pārdevējiem ir vispelnošākā Latvijā, kur tu vari kā pārdevējs nopelnīt x eiro mēnesī. Nu, lūk, tātad tās bija 2 pirmās lietas, un varbūt pārējais nosaukšu tā super ātri. Trešā lieta, es teiktu, ka ir enerģiskums, jo, nu, esot par aģentu, un tev ir
tev tiešām ir jāsprāgst enerģijai ārā pa visiem, pa visiem galiem, un tev ir jābūt tādam cilvēkam, kurš ir degsmes pilns, kurš iet, kuram patīk kustība ikdienā, kurš iet, darās, viņš nevar nosēdēt uz vietas, un, un plus, ja tu kādreiz kaut ko esi tā kā, vai nu pats individuāli kaut ko mēģinājis uzņēmēji darbībā darīt, vai esi tur, nezinu, melnas tirgojis, vai internetā kaut ko tirgojis, bet kaut ko nedaudz no uzņēmēji darbības esi pagaršojis, bet nav varbūt līdz galam sanācis, tad man liekas, tas arī ir tāds labs signāls, ka īpašumos tev varētu sanākt, jo nu, šeit tu būsi tas pats uzņēmējs, tikai tev būs tāda mentora programma un coach blakus, jo vienkārši tev uzņēmumam ir svarīgi, lai arī tu kā uzņēmējs, kas ir starp mūsu tās grupas, sasniedz rezultātus. Un tā. Un tāpēc arī es saku vārds uzņēmējs, jo mūsu tas perfektais kandidāts, viņš nav cilvēks, kas meklē vienkārši standarta darbu, bet viņš grib kaut ko vairāk dzīvē. Un viņš ir gatavs strādāt, un tas varbūt arī parādās mūsu tajā aģentu ciklā, ka mēs redzam, ka cilvēks pie mums vidē ir 3 līdz 5 gadi. Jo visi cilvēki, kas grib kaut ko vairāk, viņi aug līdzi uzņēmumam, viņi kļūst par tīmlīderi, par frančīzes turētāju, un agri vai vēl viņi saprot, ok, vai nu es gribu īpašumos iet vēl vairāk un tur taisīt savu uzņēmumu, vai varbūt šī bija laba pieredze, iemācījos un iet kaut ko tālāk darīt. Un tas mums ir ok, jo mēs meklējam tieši tādu cilvēku, kas ir uz uzņēmēju darbību vērsts. Un tā. Mhm. Un, Mhm. un tā jau ir tur vēl daudz superlietas, tur neatlaidībā, gatavība mācīties, gatavība uzņemt feedbacku, savs liels networks, jo, ja, pieņemsim, tu, kas klausies šo, tev ir liels paziņu lokus, un tu esi tas cilvēks, kur ieejot kādā vietā, tev vienmēr atrodas kāds pazīstamais, vai ieejot cilvēku pūlī, tu esi tas, kurš pievelk cilvēks pie sevis. Tad tas arī ir ļoti labs signāls, ka tu varētu būt labs aģents. Jo aģents ir networkeris, jeb cilvēks, kurš iet, iepazīstās un veido to zirnekļu tīklu ap sevi. Mhm. No tā, lai dikti vairāk dziļāk neiet, man liekas, šīs tādas top lietas, kas, ja sakrīt, tas jau ir pirmais pamatsignāls, kad tu varētu būt ļoti labs aģents. Mhm. Ok, un es tā iedomājos, kāda ir tava pieredze? Tu varbūt tur padalīties. Tā kā, tev varbūt ir kaut kāda statistika, tā kā, ir kaut kāds, varbūt, tā kā, ka labāk vecim sanāk, vai sievietēm sanāk šitais, vai tā kā īsti tā nevar nemaz pateikt, vai, nu, varbūt tur ir kaut kas. Jā, lai cik tas smieklīgi, nevis smieklīgi, bet interesanti nebūtu, tad pagājušajā gadā Avera top 10 80% veidoja dāmas. Tā kā, mēs varam teikt, ko mēs gribam, Džeki, Jā, jā, bet jā. statistika ir statistika. Un, Jā. iepriekš varbūt mums tā statistika bija līdzvērtīgāka. Kaut kur bija varbūt dāmas tikai 60%, Džeki 40%, Mhm. bet tagad vienkārši ar vien vairāk un vairāk redzam, ka tiešām dāmām izdodas labāk pārdot un tā. Tā kā dāmas, ja tu esi dāma, tad rekord, tas ir labs tā kā indikators, bet, ja tu arī esi vecis, ja, tad tieši pretēji Jā, tev varbūt ir iespēja tomēr. nāc un parādi. Tā tu parādi, ka Jā, vajag. Ok, labi. Un tad sanāk, ka, ja tad, piemēram, kāds varbūt klausās un domā, o, es tā kā gribētu īstenībā pamēģināt, kas, tā kā vispār var pieteikties? Nu, tā kā ir kaut kāds, tā kā, Aver mājaslapā gan jau, vai tā kā, nu, tā kā kāds ir jā. process parastais? Process īstenībā, kas kuram cilvēkam ir visvieglākais, mēs tāpēc esam noklājuši visās vietās, lai cilvēks var pieteikties. Tātad AVRLV mājaslapā var mierīgi atrast vakansiju gan aģentam, gan pārdošanas vadītājam. Var arī uzrakstīt ritvers.aver.lv ir mājaslapa, kur var pastīties video, kāpēc būtu vērts būt par aģentu. Jebkuros sociālos tīklos ir pielikta klāta gan iespēja uzrakstīt WhatsApp, gan vēl kaut ko. Tā kā jebkur, kur tu ej, droši raksti jebkādā kanālā, un mēs atbildēsim. Ok, labi. Un tad jau aiziet tas process, ir kaut kā tā Jā. atlase un viss ok. Un, Mm.
Tad man vēl tāds īstenībā viens jautājums, ko es tev gribu paprasīt. Man liekas, interesanti, jo šis arī tas, kas daudziem interesē. Ja tu varbūt arī padomāt un padalīties, tev varbūt ir bijis tavā pieredzē kaut Mhm. kāds interesants vai nu klients, vai tur nezinu, super kaut kāda baigta labā komisija vai kaut kas Jā. tāds interesants. Tā kā varbūt to nāk prātā kaut kas. Mm. Ā, Lielākā komisija varbūt nebija tik interesants darījums, jo tas vienkārši bija ilgs darījums. Tas, ko es minēju par to pozitīvismu, tā arī bija lielākā komisija. Bet nu, ir viens darījums, ko es arī stāstu tā kā saviem pārdevējiem, kā piemēru, kad redziet, neatlaidība un follow-ups rezultējas pie tā, ka tu dabū labu darījumu, palīdzi cilvēkam un jā, nu, vienkārši tā kā ieguvis visām pusēm lielu uzvaru. Un tas bija nāca objekts, nu tad es pārdevu privātu māju, un pašā sākumā ienāca objekts no ieteikuma. Un nu, šī ģimene, kurai piederēja privāta māja, viņi tā kā super visu uzklausīja, viss viņiem patika, derēja, bet mēs nevarējām vienoties par līgumu nosacījumiem. Un tur visu kaut ko mēģinājām, bet nu nekas nesanāca. Viņiem tur bija savi principi. Tas teica, ok, labi, vai es varu uzzvanīt jums pēc 2 nedēļām, saprast, varbūt kaut kas pamainīsies, jo viņiem tajā laikā arī aktīvi tirgoja citi aģenti to objektu. Un viņi teica, jā, jā, mierīgi zvaniet. Es zvanīju pēc 2 nedēļām, atkal nebija rezultāta. Sūtīju pēc mēneša ziņu, lai tas follow-ups ir daudzveidīgs. Pēc 2 mēnešiem tur sūtīju, hei, mēs reku sākām tirgot līdzīgu objektu, varētu arī paņemt jūsējo tirdzniecībā. Pēc 3 mēnešiem sūtīju, kad reku pārdevām līdzīgu objektu. Un tā es visu laiku tā kā domāju, kā to follow-upu taisīt daudzveidīgi, lai no tā, ka katru reizi tur sveiki! Sadarbojamies, sadarbojamies. Mm. Bet tā neitrāli tā kā visu laiku atgādināja par sevi. Vienā reizē vēl satiku viņu klātienes pasākumā. Pajokoja, ka, nu ko, varbūt ir laiks, redz, liktenis tevi sūta pie manis. Un tad mēs sazvanījāmies, bet atkal neveiksmīgi. Un tad pēc 12 mēnešu follow-upa viss, 12 mēneši. jā, jā, 12 mēnešu follow-ups. Un tas viņiem arī parādīja to, cik esmu neatlaidīgs, jo, nu, tā kā, nu, cik ļoti pārdevējs pēc tam centīsies pārdot tavu māju, ja viņš 12 mēnešus ir tevi konstanti tā kā mēģinājis dabūt uz sadarbību. Nu, lūk, novienojāmies, izlikām visas reklāmas, 2 mēnešu laikā pārdevām. Un iepriekš 12 mēnešus tirgoja citi aģenti, tā pusaktīvi, un nu, viss veiksmīgi noslēdzās. Tā kā tā, tas tāds lielākais veiksmes stāsts un tāds lielākais neatlaidības stāsts, ko es arī saku savējiem stāstu. Un, jo follow-upā ir nauda, un galvenais, lai follow-ups ir daudzveidīgs, un viņš nav uzbāzīgs, bet viņš ir tā kā interesants. Wow, Un tā. Rikārd, tiešām liels tev paldies par šo. Šis bija tiešām iedvesmojoši, interesanti. Un, tā kā, es daudz ko par tevi uzzināju, jo man liekas, ka es tevi diezgan esmu tā kā iepazinis, jā, bet īstenībā, wow, tad ir tik daudz tādu šķautnes, tā kā, nu, vajag interesanti. Paldies tev liels, un lai tad izdodas bizness, un lai tev forši diena. Labi, paldies, Tom, ka uzaicināji. Man tiešām prieks. Es neesmu daudz intervijas redzējis, es paskatījos ar Deividu un ar Igoru, bet nu, tu ļoti tā kā, labu lietu dari. Tas, ka nu, iedod vēl tādu dabiskāku ieskatu taisnē ar vadītājiem, uzņēmējiem, kāda ir tā ikdiena. Un tā, man liekas, ļoti forši. Tā kā paldies tev! Paldies tev! Labi.